Šodien rubrikā Iepazīšanās ar absolventiem Spa-skola ir ciemos pie Elīnas Kjāgo-Putranes. Elīna ir īpaša meistara. Viņa neveic vienkārši masāžas. Viņa rada īstus dziedinošas spā rituālus, kas iedarbojas uz visu ķermeni, palīdz cilvēkiem atdzimt, atbrīvoties no visa liekā un atgūt dzīves enerģiju. Elīna ir brīnišķīgs piemērs tam, kā mūsu absolventi spēja atrast savu ceļu un pilnībā realizēt savu profesijā, kas palīdz cilvēkiem atgūt veselību un harmoniju. Elīnas darbs ir ceļojums pie sevis caur klusumu, rūpēm un pieskārienu. Kā tu pati definētu to, ko tu dari? Kāda ir tava darba būtība? Man pašai liels prieks, ka es esmu spā terapeits, spā speciāliste. Es nevarētu būt klasiskās masāžas meistars vai fizioterapeits. Tas ir viss brīnišķīgi, bet priekš manis tas ir pārāk garlaicīgi. Man patīk viss, kas ir ēterisks. Visi pieskārieni, sajust pašu klientu, cilvēku, izdarīt tā, lai viņš ir kā no jauna piedzimis, jo, kad atnāk cilvēki pie manis, viņi ir visi noguruši. Un tad, kad viņi iznāk no dušas un apguļās, viņi ir pilnīgi no jauna piedzimuši. Pēc dabas esmu ļoti nepacietīga. Man gribās redzēt ātru rezultātu, un šis ir darbs, kurā es to varu redzēt. Cilvēks uzreiz ir priecīgs, atzimis un laimīgs. Pastāst, lūdzu, kā tu izvēlies pieeju katram klientam? Kad klients man zvana, mēs parasti sarunājām laiku, bet es mēģinu ar klientu nesarunāt, ko viņš gribēs šajā masāžā. Es vienmēr viņam saku, tu atbrauksi, apsēdīsies, mēs parunāsim, un tad mēs sapratīsim, kas tajā dienā tev ir vajadzīgs. Ja tagad tev liekas, ka tev ir vajadzīga medus masāža, ok, bet ja tu atbrauksi un tu jutīsies saguris, un tev nemaz negribēsies kaut ko tādu, kas ir ļoti, ļoti spēcīgs, varbūt tev gribēsies vienkārši aromaterapiju. Tāpēc mans tas uzstādījums, kad es vados tikai un vienīgi pēc sajūtām. Kad klients atbrauc, mēs tiešām tā arī parunājamies, un es viņam jautāju, tas ir pirmais, ko es pajautāju, kā tu šodien jūties, ko tu šodien vēlies. Un ir dažreiz, kad viņš konkrēti zina, jā, es gribu medus masāžu vai aromaterapiju, bet dažreiz cilvēks svārstās kaut ko jauku, kaut ko mierīgu. Mans tāds uzstādījums ir, ko es tā kā pati arī sev gribētu, un es arī klientiem piedāvāju, kad ķermeni pirms masāžas mēs vienmēr attīrīsim. Ideāli, ja tas ir skrūbis, arī medus ir labs. Jo tad man tāda sajūta, ka viss ķermenis ir tīrs un mēs viņu varam pabarot ar šīm fantastiskajām vielām, kā piemēram medus vai aļģes vai dūņas vai aromeļas. Tāpēc tas ir tas, kas ādai ir vajadzīgs. Viņa viņu pilnīgi tā kā iesūc. Tā tīrā ādiņa, viņa fantastiski šīs vielas iesūc sevī. Brīnišķīgi arī tas, kad es varu piedāvāt arī dušu. Un tad, kad cilvēks iznāk no dušas, es pati šo procesu nosaucu kā atzimšana, jeb newborn, jo pirmais, ko es dzirdu no klienta, saka, Elīna, kur es biju agrāk, jo liekas, ka viss vecais ir aizgājis prom nebūtībā, un pēdējā laikā es saku, lai cilvēks arī izmazgā galvu, jo galvas izmazgāšana ir arī viens no tādiem procesiem, kas dod tādu tīrības sajūtu. Viņš iznāk un viņš ir pilnīgi tīrs. Viņš apguļās uz kušetes, uz kokvilnas palagiem. Un es domāju, ka mēs varbūt neatceramies, kā mums bija, ka mēs bijām zīdaiņi, bet es ticu, ka tas varētu būt līdzīgi. Un tad arī notiek šis process, kad arī mēs uzliekam eļļas vai kaut kādas citas lietas. Un cilvēks ir tiešām ļoti, ļoti attīrīts un laimīgs. Kas tavuprāt cilvēkiem šodien pietrūkst visvairāk, gan fiziski, gan emocionāli? Manuprāt, cilvēkiem, es šeit vairāk runāšu par sievietēm, jo es strādāju tieši ar sievietēm, viņām pietrūkst atslābināšanās. Es to jūtu gan pie katras reizes, kad viņš atnāk pie manis, ir saspringums un vajadzīga vismaz apmēram pusstunda, lai viņš atslābst tas cilvēks. Līdz ar to tad es gribētu mīļās sievietes aicināt, mēģināt
atslābināties, sajust sevi un domāt labas domas. Vēl mūsu mīļajām sievietēm pietrūkst pašpārliecinātības. Viņas visas ir ļoti skaistas. Ķermeņi ir skaisti un nav nozīmes, vai tas ir gados jauns cilvēks vai jau cienījama vecuma cilvēks. Bet tas ir mūsdienu laikmetu laikam tāda problēma, kad skatoties šīs bildes, cilvēks jūtas varbūt tāds netik īpašs kā varbūt tajā bildē, bet atcerēsimies, ka bildes ir ilūzija un mēs visi esam skaistas. Man ir uz kušetes gulējuši fantastiski skaistas sievietes, kuras es varētu teikt kā modelis, bet ir tik ļoti grūti pieņemt. Es esmu skaista, tāpēc, manuprāt, vajadzētu vairāk domāt par sevi kā par tiešām skaistu, mīlētu sievieti un domāt par sevi labākas domas. Jā, tas ir mans novēlējums sievietēm, jo mēs esam skaistas. Vai ir kādi vienkārši rituāli vai padomi, kā mēs varētu uzlabot savu ikdienas labsajūtu? Mans rituāls un mana labsajūtas uzlabošana tā ir pastaiga. Es visiem iesaku doties pastaigās. Ja tas nav iespējams darba dienā, tad, kad ir ziema un tumšs un visiem saprotams, kad ir darbi un ģimene, tad izmantojam sestdienu vai svētdienu, jo mums Dievs ir devis fantastisku vietu, valsts pie jūras, un jūra mums ir tuvu sasniedzama. Es iesaku iet un staigāt, mežs, jūra, jo tas ir ne tikai ieelpojot svaigu gaisu, bet arī fantastiski sejai, jo tā uzreiz dot skābekli. Un mazie rituāli sev. Neviens cits, kā mēs paši. Mēs tikai esam atbildīgi par to, lai mums būtu labi. Mēs varam, protams, gaidīt dāvanas, kad mūs uzdāvinās uz spā vai uz masāžu, bet principā viss ir mūsu rokās. Ejam, daram, atliekam sev finanses un kopjam seju, izdaram to, kas mums patīk ķermenim, sejai vai varbūt kaut kas cits, kas liek tiešām dvēselē gavilēt. Kas tevi motivē un iedvesmo turpināt attīstīties šajā jomā? Motivācija ir mani klienti, viņu atsauksmes, viņu labie vārdi. Visvairāk stiprina tas, kad cilvēki saka, Elīna, paldies, šī bija man labākā masāža mūžā. Ir dzirdēt šādi vārdi, un tad tas liek tiešām turpināt un darīt, jo katrā darbā var būt kāds nogurums vai kaut kāda rutīna iestājās, bet, kad tu redzi, ka tu cilvēkiem palīdzi, tu vienkārši nespēji apstāties, un šie vārdi tiešām silda sirdi, un tas dod man spēku turpināt tālāk. Elīna, pastāst lūdzu, kādi ir tavi nākotnes plāni? Nākotnes plāni man ir grandiozi. Es šajā esmu jau kādu laiku profesijā, sanāk jau 7 gadi. Un es esmu tādā kā komforta zonā, un es saprotu to, ka man ir jāattīstās, lai es neieslīgtu tādā stagnācijā. Un es esmu nolēmusi paplašināties, man ir noteikti jāmaina telpas, kas arī dos plašāku klāstu manām procedūrām. Process ir sācies, un es ļoti ceru, ka es varēšu apvienot šajās jaunajās telpās lietas, ko es vēl neesmu darījusi. Varbūt maz zināms, bet es esmu arī pedagogs, man ir arī bakalaura maģistra grāds pedagoģijā, un līdz ar to man ir domas, ka es varētu šo spā savienot arī ar izglītību, kas iegūta universitātē. Runājot par komforta zonu, es vienmēr visiem saku, ja tu jūties ļoti labi, tad tev vajag kaut ko pamainīt. Es atceros kādu skaistu notikumu, kad es mācījos spā skolā. Mums visiem piedāvāja piedalīties meistara alejā. Tas ir tāds pasākums, kur jaunie spā speciālisti var pierādīt savas zināšanas un spējas pasākumā, kurā ir jāuzstājās ar savām masāžas tehnikām. Tas bija ļoti izaicinoši man kā jaunam cilvēkam, kuram varbūt nav tā pieredze uzstāšanās. Tas priekš manis bija tiešām tāds milzīgs darbs.
Bet es iesaku visiem, kuriem ir tāda iespēja to darīt, jo tas stiprina tevi, tas stiprina tavas spējas, un tu spēj sev noticēt. Un, ja man kāds prasītu, vai es gribētu kaut ko mainīt, nē, es biju tiešām pārbijusies, bet beigās laimīga. Tā kā es tiešām iesaku iziet no komforta zonas un darīt kaut ko jaunu. Es dzirdēju, ka tu piedāvā arī grūtnieču masāžu. Kā tas notiek? Grūtnieču masāža ir kaut kas īpašs. Nekad nebija domājis, ka es strādāšu ar grūtniecēm, bet pienāca šis mirklis, kad man likās, jā, es esmu gatava. Man pašai arī ir 3 bērni, un es zinu, cik tas ir fantastiski, kad māmiņas šajā laikā tiek pautinātas, apčubinātas, muguriņa tiek noskrubēta. Bet būsim godīgi, šajā laikā ir ne tikai skaisti mirkļi, bet arī ir kādi ikdienas grūtumi. Tāpēc grūtnieču masāža ir veids, kā sevi var atslābināt un dot prieku sev un ķermenim. Es kā vienmēr izceļos, grūtnieču masāža pie manis ir savādāk nekā pie citiem, jo es daru tā, kā es gribētu, lai man dara. Un galvenais noteikums ir atziņa no vecmātes, ka tu drīksti veikt grūtnieču masāžu, un tad var droši zvanīt man. Jo grūtnieču masāžā man ir svarīgi, tāpat kā parastā masāžā, ķermeni vispirms atbrīvot no visa liekā ar vieglu maigu skrubīti, un tad iemasēt eļļiņu, un pēc tam kā vienmēr duša. Grūtniecis ir ļoti priecīgs izejot no dušas, jo atkal ir šī fantastiskā sajūta, ka viss vecais ir aizgājis prom. Grūtnieču masāžā es parūpējos arī par seju, jo kušeta ir tādā veidā transformējama, lai grūtniece var arī sēdēt, un es esmu iemācījusies strādāt dažādos veidos, lai grūtniecei būtu komfortabli. Nebūs jāguļ taisni, nebūs jāguļ kaut kādās pozās, kas nav ērtas. Gulta ir transformējama, paceļama, līdz ar to tas viss ir ļoti, ļoti komfortabli. Lai grūtniece justos labi, es esmu piemeklējis speciālu kosmētiku, tīru, organisku, lai tieši tā kosmētika būtu radīta jaunajām māmiņām. GMT ir fantastiski produkti tieši jaunām māmām. Es pati personīgi esmu pārliecinājusies, ka šie produkti tiešām strādā un padara vieglāku šo skaisto procesu. Mēs Spa-School ļoti lepojamies, kad mūsu absolventiem izdodas atrast savu virzienu, attīstības ceļu un pilnībā realizēt sevi profesijā, kas palīdz cilvēkiem dāvāt veselību un harmoniju. Elīna ir spilgts piemērs tam, kā ir iespējams apvienot zināšanas, sirds siltumu un profesionalitāti tā, lai radītu īstu brīnumu cilvēku dzīvēs. Spa-School iesāka apmeklēt privāto spa kabinetu pie Elīnas Kjaga Putēnas Babīte.